Jauniekos 119. sērijas dzīvoklī. Ko man tur darīt, ja es tagad esmu domājis, es gribu būt vidē draudzīgs, klimata neitrāls un tā tālāk. Mēs tur varam ietaupīt, 2 eiro mēnesī, 3 kaut ko tur ar lielu piepūli, bet varbūt paskatāmies, kur mums tie 200-300 eiro ir. Cik ilgi tu līdz tam sāpju slieksnim var turēt, un tad tu vienkārši saproti, ka ir jāmaina lietas. Kā uzbūvēt māju, kas ne tikai forša un tāda dod prieku, bet arī, ka tev viņai nav jākalpo. Ir ko darīt, principā, kurā mūsu ikdienas darbībā, bet tas nenozīmē, ka mums ir radikāli jāmaina dzīvesveids. Saules baterijas, tas vēl ar vieniešu labs risinājums. Tu šito te atmet un runā vienkāršāk, jā, tā, Klimata pārmaiņas kaut kādā veidā ietekmē mūs visus, vai mēs to gribam vai negribam. Sākot jau ar mūsu pašu mājsaimniecībām, kurās vasarā nāks cīnīties ar lielu karstumu, bet tādā ziemā kāda bezvedītā skatāmies un šausminamies par rēķiniem, par apkuru, ko esam saņēmuši. Tādēļ šoreiz parunāsim par to, kā mājsaimniecības var pielāgoties klimata pārmaiņām un varbūt arī pat mazināt šīs klimata pārmaiņas un kaut kā mainot savus ieradumus. Man sarunbiedra šodien ir Rīgas Tehniskās Universitātes vides aizsardzības un siltumsistēmu institūta tenora profesora Andra Blumberga un arhitekts Gatis Didriksons. Sāksim, Andra, varbūt ar to, kādai tad vispār vajadzētu izskatīties tādai mūsdienīgai, modernai un videi draudzīgai Latvijas mājsaimniecībai? Ja mēs skatāmies no klimata pārmaiņu puses, tur ir ļoti daudz dažādu aspekti. Tas nav tikai ēka, kurā mēs dzīvojam, kurai, protams, vajadzētu tērēt pēc iespējas mazāk enerģiju. Un tā enerģija vajadzētu nākt no resursiem, kas nerada piesārņojumu. Un tie ir, mēs to saucam par atjaunojumiem energoresursiem, kas ir tātad saules paneļi, elektroenerģija ražo kaut kur vēja ģeneratoriem, vēja ģeneratori elektroenerģiju izmanto siltumsūkņos, siltumsūkņu ražo atkal mums siltumu. Un tā ir tāda moderna enerģijas sistēma, kurā viss kopā darbojas. Tā mājsaimniecība nav tikai ka var pati sevi nodrošināt, bet, protams, arī ņem no ārējiem resursiem, kas ir vidē draudzīgi. Un tā ir enerģijas patēriņa daļa. Un tad ir ļoti daudz lietas, kas saistītas ar tādām ikdienišķām lietām, kā piemēram, kaut vai pārtika. Un ja mēs patērējam pārtikā visu, kas nāk no lielopiem, kas ir piens, visi piena produkti, gaļa, tas ir ļoti liels arī CO2 emisiju avots, kas pēc tam ir milzīgi ietekmi uz klimatu. Līdz to mums jāpārdomā, ko mēs ēdam, arī tāda veida lietas. Un, protams, daudz kas cits, kas ir saistīts ar atkritumiem, cik daudz mēs viņus radām, kur viņi nonāk, kādas ir emisijas atkal no tā visa. Tā kā, ir ko darīt, principā, kurā mūsu ikdienas darbībā, bet tas nenozīmē, ka mums ir radikāli jāmaina dzīvesveids, mums nav jākļūst par vegāniem visiem, daudzi, protams, to negrib, bet mainot vienkārši tādas lietas, kas varbūt nav sarežģītas, mēs varam ļoti, ļoti daudz ko ietekmēt. Un transports, protams, kā mēs ceļojam, ar ko mēs braucam, ejam ar kājām, lidojam bieži kaut kur, varbūt nelidojam bieži, braucam varbūt ar sabiedrisko, tad daudz šādas izvēles, kas principā dzīves kvalitāti neietekmē radikāli, bet tā ietekme būtiski mazinās. Izklausās pēc tā, tad ideālais dzīvesveids būtu sēdēt mājās, ēst burkānus, nekur nebraukāt, vēlams sēdēt tumsā. Tas izklausās radikāli, bet mēs varam, jo sēdēšana mājās arī, protams, prasa enerģiju, un ko mēs darām tur sēžot, datoru. Neskatīties televizoru. Televizoru neskatīties, mēs varam iet atpakaļ uz zālu laikmetu, kas, protams, ir vismazākais, un tas ir, ja mēs būtu radikāli zaļie, pārstāvēt nevalstiskās, piemēram, organizācijas, kas ir ultra zaļi. Viņi tieši tā arī dzīvo, un man bija pieredze, 2 nedēļas tādā dzīvoja vietā, tas ir ļoti radikāli, un tur ir jāsaprot, kāpēc to darīt. Bet, protams, mēs nevaram gaidīt no katra cilvēka, ka mēs tā darīsim, bet tās lietas, ko mēs darām, mēs varam tiešām pamainot lietas, piemēram, nevis dzert kafiju ar govspienu, bet ar auzpienu, piemēram. Un tās emisijas mainās ļoti būtiski. Dzert ūdeni no pudelēm, kas ir atvestas no Austrālijas vai, Fidži vai no kurienes viņas ved, vai dzert krānu ūdeni.
ūdens ir tas pats, ja? Un tas neprasa dzīvot alā. Mums stāsta, ka nav tas pats, tas no Fidži ir. Oi. Jā, tieši kas tur ir tāds, to varētu prasīt speciālistiem par ūdens saimniecību. Bet man liekas, ka šī ieraduma maiņa ir diezgan tāda grūti panākama lieta, jo, ko mēs runājam par šādām lietām, ja pat daudz viet Latvijas pilsētās mēs esam panākuši mājas siltināšanu. Es zinu, ka jums bija pētījumi pat vairāk par šo tēmu. Kāds tas vidējais latviečs izskatās attiecībā uz ēku siltināšanu? Kas ir kā būtu pirmais vienkāršākais solis uz energoefektivitāti? Tad, kad es aizstāvēju disertāciju 2000. gadā, man bija iespēja piedalīties projektā, kur bija pirmais projekts Kuldīgā daudzdzīvokļu māja, kur siltināja par komerckredītu. Un tajā laikā tas bija ļoti liels notikums, ka iedzīvotāji spēja vienoties, ka to var darīt un riskanti. Šis pasākums toreiz bija ļoti riskants. Un tas, kas toreiz parādījās, ka tajā mājā ir cilvēks, tas bija bijušais kolektīvs priekšsēdētājs, kurš ļoti labi mācīja komunicēt. Un viņš to projektu principā izvilka. Un Latvijā aiz katras siltinātas mājas ir viens cilvēks. Un mēs starp kolēģiem spriežam, ka tas ir tāds cilvēks, kurš ir, labi, ja viņam ir inženiergrāds, tas ir brīnišķīgi, bet viņam principā viņš ir sociālā darbinieka prasmes viņam ir. Un mājā ir šāds cilvēks, un ja varbūt viņš kādreiz ir latents, bet ja viņš kļūst kā aktīvs, ka viņš arī to projektu spēja vadīt, jo tas ir sarežģīts projekts, tas ir ne tikai tehniski sarežģīts, finansiāli grūts, bet tieši strādāt ar tiem iedzīvotājiem, spēt viņus pārliecināt, vienoties un darboties, un tā ir tāda mūsu pieredze, ko mēs redzam. Jo pretī noteikti kolektīvs priekšsēdētājiem, kurš zina, ko dara, ir 3 tantiņas, kurš saka, man šito nevajag, tā tik ir vēl naudas tērēšana. Jā, viņš vienkārši pazīst visas tantiņas mājās, viņš pazīst visus cilvēkus, un viņš zina, ka vienam ir viena lieta, citam ir cita lieta jāpasaka, bet, piemēram, vietās, kur nav šādu mājas vecākais, tas principā ir, vai cilvēks, kuram ir šādas prasmes, apsaimniekotāji, kad nāk apsaimniekotāji, viņi mēģina. Un tur tās sapulces ir pavisam savādākas, jo tur, protams, nāk cilvēks no malas, tas ir no ārpuses, mēs taču viņam nevaram ticēt, viņš noteikti mums apkrāps. Un tur tā dinamika ir citādāka, jo tur, protams, arī tajās mājas sapulcēs bieži var redzēt ir opozīcija, neliela grupa, un ja viņiem ir spēks, viņi var to sociālo dinamiku būtiski ietekmēt. Un tad, ja tas mājas vecākais, viņš ar viņiem arī strādā, bet citādāk, ja tas ir apsaimniekoties, tad kāds ir tas apsaimniekotājs? Un tā ir pilsēta, tas ir ļoti atkarīgs no pilsētas. Tas ir stāsts par mājām, kas jau ir, bet tiek būvēts arī jauns. Gati, kā mainās šo vides pārmaiņu, ietekmē arī arhitektūru? Pieņem, ka mainās taču. Mainās, jā. Mainās tas, ka cilvēki vairs nebūvē lielas mājas. Tomēr ir tā tendence, ka samazinās. 400-500 kvadrātmetriem tas tā kā vairs. Nē, tās ir tie retumi un tās ir tāds varbūt kaprīzes. Un pēc tam mēs redzam, ka tās mājas nevar pārdot. Cilvēkiem ģimenes situācija mainās, bērni izaug, aiziet un tad ir kaut kāds tukšais posms. Un tad sākās tie jautājumi un neviens jau arī negrib to nastu nopirkt. Jā, tāpat tās par tiem pagrabiem ir jautājums, vai viņas jābūvē un tā tālāk. Bet tas viss, manuprāt, sākās ar 8. gada krīzi. Jo tas arī bija mums tāds izmaiņu brīdis, kad mēs sākām domāt, kādam tā mājām, principā, kā uzbūvēt māju, kas ne tikai forša un tāda dod prieku, bet arī, ka tev viņai nav jākalpo, ka tā māja tik tiešām kalpo tev ar minimālām izmaksām. Un tas ļoti mainīja domāšanas veidu. Bet drusciņi, tas ir tendence, ja, bet atgriežoties varbūt nedaudz par to, ko jūs runājāt, kad mācījos arī tā sapratu, kad tā vāciskais brīžiem tas domāšanas veids, ka tagad maz lodziņi, mums nav nekāda prieka, mums ir jāsēž, ko jūs teicāt, iet ar tumšā mājā. Tas nekādīgi to nevar pārdot cilvēkiem. To neviens nevēlās. Ja? Un jāskatās no tā pozitīvā, kas tad ir tas ieguvums. Un tas ieguvums ir tiešām komforts, tur ir daudz labāks komforts un arī izmaksas. Tas ir tāds prieks un interesi, un tas ir jāmeklē un jāatrod. Un mēs visu šo laiku, manuprāt, vispār vidē arhitekti meklē tos risinājumus, kā teikt, sabiedrība pamazām varbūt pievalkās, bet vairāk ir jāmēģina pateikt tas pozitīvais. Es, piemēram, man ir 6 dzīvokļu māja. Arī es atjaunojos, siltinājos, tas faktors 70 mums ir. Ja? Tad pirmais, kas jādomā, kā samazināt to enerģijas patēriņu, pēc tam nākošais ir, kas tev ir tas veids, ko tu apkuri. Ir
izmantot. Arvien vairāk modeli laikam nāk koku arhitektūra. Tā ir? Jā. Jo tā arī tā kā skaitās vismaz vidēji draudzīgi. Ceļš tām nelielām mājām, ja mēs runājam par tādām privātu mājām, tad tas ir ļoti populāri. Tā tiešām ir vidēji draudzīgi, var teikt. Redziet, tur ir atkal, tas nav tik viennozīmīgi. Mums profesionāļiem brīžiem ir grūti varbūt runāt tādās absolūtās kategorijās, jo visādas niansītas, varbūt kā vienā podkāstā viens man draugs vienreiz teica, ka tu šito te atmet un runā vienkāršāk. Jā, tā, protams, ka koku mājas ir labāk, bet ja mēs skatāmies no akustikas, no ilgtermiņa, un ja mēs mākam uztaisīt struktūru, kas tiešām tur kalpos 100 gadus, jā, mēs nekad to nezinām, bet ja tā ir laba māja, mēs arī redzam, tad arī dzelzbetona māja vai mūrmāja nav nekāda vaina. Katram ir sava tā vieta būt. Jā. Tur mūrim ir pilnīgi cita siltuma ietilpība un tā tālāk. Jā. Bet mēs Latvijā esam, protams, koku zeme. Ko iesākt ar, viena lieta ir šīs lielās siltinātās mājas, daudz dzīvokļu, ja, bet ir mums arī gana daudz dažādu privātu māju, kas ir būvētas Ulmaņa laikos, nekādas modernās tehnoloģijas nebija, padomju laikos, un kad vispār kaut kāda energoefektivitāte, tādu vārdu neviens nezināja. Tās kaut kā var padarīt efektīvākas un vidēji tuvākas un draudzīgākas. Vai arī var, cik tas vienmēr var, jautājums ir, cik daudz un cik tas izmaksā. Ja, kādreiz mēs rēķinājam, jo tomēr tur jābūt ekonomiskam pamatojumam, ja, kad tu aprēķini, kas ir tas enerģijas ieguvums, un bieži vien tev izrādās kaut kāds tas siltumizolācijas slānis, ir tur tā kritiskā robeža, kur ja tu mazāk dari, tad tev nav jēgas, jo tā fasāde tev ir pilnībā jāpārtais, jāpārbūvē tie mēzgli, un tam nav vienkārši titreiz pamatojumi. Tad, manā gadījumā tie bija 16-17 cm siltinājums bija nepieciešams. Bet tur mums ļoti jāuzmanās, ja mums ir kultūra vēsturiska zeme, un mums ir Rīga, piemēram, bija UNESCO kultūras mantojuma saraksts pasaules. Ja. Un tad ir bieži vien nāk no iekšpuses, ka to nemaz ārpusē nevar izdarīt dēļ fasādes un dēļ tādām lietām. Un tur atkal neko daudz mēs nevaram pielikt, jo visi tie siltumi, mēzgala augstuma tilti un rases punkti mums parāda, ka tur varbūt 5 cm mēs varam ielikt. Un bet arī tas citreiz nes to labumu. Ja. Bet es domāju, ka citreiz nosiltinot bēniņus vai kaut kādas logus nomainot vai kaut kādas lietas izdarot, mēs jau būtiski varam uzlabot situāciju. Bet var uzskatīt, cilvēkiem par to vispār ir interese, vai arī galvenais, lai smuki izskatās, jā, un par to efektivitāti padomāsim pēc tam. Manā vīzijā tas bija tiešām tāds kaut kāds uzrāviens pēc krīzes, un tad bija kaut kā atkal visiem aizgāja labi, un tad bija tāds atkritiens. Kā es to redzu, kad atgriežās kaut kādas tās, kā pirms tam par to nedomā daudz. Bet man liekas, jau atkal iet uz augšu, atkal sāk par to domāt. Pēc šīs ziemas elektrības rēķiniem pieņēma apkurses. Tas varētu būt tā kā motivējošs faktors. Viens arī no veidiem, kā būt tuvāk videi un mazināt šo ietekmi, ir enerģijas patēriņš. Ko tur var izdomāt? Vēl. Labi, ir LED lampiņas, tās laikām dod kaut kādu efektu. Ko es mājās vēl varu izdomāt? Elektrības patēriņā? Jā. Elektrības patēriņā, ir, jo no vienas puses ir tā kā tehnoloģijas pašas, jo elektrības patēriņa labā lieta ir tā, salīdzinām ar mājas siltināšanu, ka elektrības patēriņā ir likumdošana, kas bieži vien ierobežo ražotājus, tur parasti ir ekodizaina, visādas direktīvas, kas principā pasaka ražotājiem, ka tu vairāk nevari ražot, piemēram, kvēlspuldzes, tu vienkārši vairāk nevar ražot. Un nāk iekšā LED, kas nozīmē, ka tā tehnoloģiskā pārēja notiek nevis tāpēc, ka cilvēki pieprasa pārēju uz kaut ko jaunu. Kā piemēram, mājas siltināšanā tas ir pieprasījums. Man vajag, tad tur nevar pateikt, ka tagad būs kaut kāda jauna mājas, apvalks, jaunbūvēm, jā, bet esošām to nevar. Un tas nozīmē, ka no vienas puses tehnoloģijām it kā paliek mazāks patēriņš. Tur ir, piemēram, leduskapim, neko daudz tehnoloģijas nevar mainīt. Tur kompresoru sistēmu, bišķi var pamainīt, bet tur var uzlikt riņķi, jo leduskaps ir tāds tā kā kažoku riņķi, vienkārši kaste, kur ir siltinājums riņķi, un to biezumu var, piemēram, mainīt, likumdošana nosaka. Tas jau padara efektīvāk. Jā, un tas padara efektīvāk, tāpēc, ka iekšā ir mīnus, ārā ir pluss, siltuma zudumi, un vienkārši samazina. Leduskaps tā kā māja, principā, kurai uzvelk virsū siltinājumu. Un tas no vienas puses, bet no otras puses atkal tik daudz nāk tehnoloģijas atkal klāt jaunas, kuras mums agrāk nebija. Tur visādi jaudīgi datori, spēļu konsoles, viss, kas ir milzīgi patērētāji.
Tad ir jautājums, ko mēs darām esošo, vai mēs, nezinu, vecu tur kaut kādu televizoru izmetam un nopērkam jaunu LED ar mazāku patēriņu, vai mēs kvēlspūdus dedzinām līdz brīdim, kad viņi beidz dzīvot, vai mēs tomēr nomainām viņu. Un tas ir tāds lēmums, vai mums vajag elektrisko boileru, piemēram, lai sildītu ūdeni. Protams, mums nav variantu. Vai meklēt kaut kādus variantus, nezinu, skatīties saules paneli likt un tad akumulācijas tvērtni. Kad tas ir tāds tā kā audits jāveic katram, vai teikānai kāda man ir teikāna, cik daudz es ūdeni ielēju tajā teikānā, vai es varu pilnu teikānu vienai krūzē. Tā tad arī tā kā paradumu maiņa, ka ir jāveic tāds pētījums. Tas arī saistīts ar arī to, kas notiek ģimenē vai mājsaimniecībā. Man parasti studentiem es mācu ēku energoefektivitātes kursu. Man tāds pirmais slaids, ko es parādu, elektrības patēriņš daudzu gadu garumā tādi stabiņi iet. Un no sākuma ļoti maz, tad uziet ļoti, ļoti augstu, tad ir milzīgs kritiens, un tad viņš tur paliek un krīt vien zemāk. Un tas ir manas mājsaimniecības elektrības patēriņš daudzu gadu garumā, kur ļoti labi redzēt, kad bērni piedzimst, kad mājās pēkšņi atslēdz centralizēto karstā ūdens apgādi, mēs uzliekam boileri, tad nāk Covid ar vēl lielākiem pīķiem, un tad mēs saņemamies, mēs saprotam, ka mēs vairs nevaram atļauties šo visu, un mēs radikāli izdomājam, ko mēs darām, mēs atslēdzam visu, ko mēs varam, pārējām uz absolūti ekonomiskām kaut kādām energoefektīvām tehnoloģijām, un tas patēriņš nokrīt uzreiz. Tas ir tāds audits, cik ilgi tu līdz tam sāpju slieksnim var turēt. Un tad tu vienkārši saproti, ka ir jāmaina lietas vienkārši. Kokam vai nevar iet uz otras galvaslām, jo tad pieņemtās tehnoloģijas attīstās tā diezgan strauji. Pēc 5 gadiem mans esošais televizors jau vairs nav nekāds īpaši energoefektīvs. Ko metam ārā, pērkam jaunu, tā jau kā tāda patērētāja pieeja. Tur jau bieži vien tā izmaiņa nav tik liela, tik radikāla. Kvēlspūdzi un ledspūdzi, tas, protams, ir milzīgs leciens. Tur gribot, negribot, ir jāmaina. Tur vispār nav. Bet tur jau vēl pa vidu bija arī kompaktās luminescences spuldzes. Tā pārējā viņa jau nav tā kā no augšas līdz apakšai. Viņa ir tā tehnoloģiskā pārējā, viņa ir noteikti tā kā lēnām, un vienkārši mēs dzīvojam ar to kopā. Ūdeni, kā to var ekonomēt? Ūdeni, protams, klasiskais. Ja mums ir izvēle starp vannu un dušu, tad mēs ejam dušā, nevis vannā. Ko mēs vēl varam? Trauku mazgāšanu, ja mēs skatāmies nevis tekošā ūdenī, milzīgā masā, tur mazgājam, bet mēģinām. Varbūt ne tā kā senos laikos gluži, bet... Tur jau ir tehnoloģijas, vai nevis tas aerācijas, duša gali, un viņi jau patērē arvien mazāk. Tur, jā. Un arī drīzāk dēļ tām prasībām. Pareizi. Jā, tas tāpēc, ka ir ekodizaina direktīva, un tur visu laiku nāk klāt prasības, kas prasa no tiem ražotājiem būt arvien inovatīvākiem, jo viņiem vienkārši pasaka, to rāmis ir tāds, un to rāmi tā kā saspiež visu laiku. Un ko tu vari izdarīt tajā rāmī, un tu esi spiests izdomāt kaut ko jaunu, lai varētu tajā rāmī vispār, lai tu varētu pārdot to produktu. Tas tāpat kā autobūvē arī, ka tev visu laiku tur mazāk izmešu. Jā, tu vienkārši nevari to produktu pārdot. Un tā ir tas inovācija dzenulis, kas ir tajā zaļajā pārējā, kas ir varbūt grūti. No vienas puses jau tik daudz it kā prasa to pārmaiņu, un kāpēc mums mainīties, tāpat ir labi. Bet no otras puses tas ir, bet vai ir kāds cilvēks, kuram nepatīk, ka bija iebrauc elektromobīļi, ir kaut kāda nepatika pret viņiem? Es nevaru iedomāties. Gana daudz atrast. Amerikā. Amerikā, varbūt, bet nav jau nekas tāds, kas to dzīvo, vai LED lampas ir briesmīgāks par kvēlspūdzi. Tas nav. Labi, tur kaut kāds... Viņi tā attīstījušies. Tas viss attīstās. Kādreiz bija tā tikai, kad tur baltā gaisuma, tagad jau tur pilnīgi jau atcens. Jā. Jūs bija konferencē 2000. gada sākumā. Es atceros, tā bija liela starptautiska konference par apgaismojumu. Un iznāca tajā galvenajā uzrunas panelī, nodzis zālē gaismu, tur, 1000 cilvēku bija. Un iznāca no Berkeley laboratorijas profesors un teica, tāda maza lampiņa, viņš teica, šī ir nākotne, tas ir LED, tā ir LED lampiņa, un viņa knapi spīdēja toreiz. Viņš teica, mums ir tik daudz vēl jādara, lai varētu dabūt spožāku, lai tā gaisma būtu kvalitatīvāka. Un tagad ir pagājis laiks, tā ir ikdiena. Tas vispār, mēs par to vispār pat vairs nerunājam.
Bet runājot par to kopējo vai ne to apjomu, kad ir tās mazās detaļiņas, kas viss sastāv arī diezgan jūtami tādu, bet ir kaut kādi lielie bloki, kur mēs runājam par enerģiju, tad ir tie lielie bloki, nu, piemēram, tā paša apkurs ielāde mums ir lielāka nekā dzesēšana, bet es domāju, ka tas ir tas apkurs dzesēšana. Tās ir tādas lielas pozīcijas. Jā. Mēs tur varam ietaupīt, 2 eiro mēnesī, 3 kaut ko tur ar lielu piepūli, bet varbūt paskatāmies, kur mums tie 200-300 eiro ir, nu, kur mēs varam ietaupīt. Arhitektūra ienāk tādi, nu, gandrīz vai no augšas novirzīti risinājumi, ka tagad jābūvē šitā te nevis tā pa vecām vairs ne. Jā, ir prasības mainījušās, bet nu, teiksim, mans birojs varētu tā teikt, jā, mēs jau sen jau esam uztaisījuši šā iekšējo politiku, ka mēs projektējam tikai zemes enerģijas patēriņu mājas. Lielās, mazās mums ir princips ne vairāk kā 50 kW/m gadā. Un zemāk. Ja. Un tad tas ir arī kaut kā tev tā izdisciplinēs, un arī attiecīgi nāk tādi klienti un tādi attīstītāji. Bet tas ir tas pirmais, kā es tiešām domāju, par ēku runājot, tad kā mazināt to patēriņu, kā netērēt, nelaist ārā. Un, kad tu to esi atrisinājis, tad tur jau parādās visādas citas iespējas. Tur tiešām parādās, tev var tādu vai tādu apkursu veidu, tas ir vismaz jāskatās pēc ērtībām, bet ja tu maz patērē, tad tev nav tik liela starpība, tu tur nezinu, ko tu tur kurini. Protams, CO2 kvotas, un tās arī ir lietas, kas mums nāk virsū, un mēs zinām, ka varbūt gāžu šajā gadījumā neizskatās ļoti perspektīvi, ja. Tad tur siltumsūkņu tehnoloģijas arī attīstās, bet ja mēs paskatāmies atkal kaut kāds 5-7 gadus, tā izaugsme ir diezgan strauji, tā kā bail. Ja? Šodien kaut ko ieliksim, tad jau parīt jau varbūt, ka mēs būsim jau ne tajā kāpņu telpā iegājuši. Nu, principā tātad domājot par apkuri, es tagad gribētu būvēt privātmāju, gan jāskatās uz siltumsūkni, ka tas varētu būt tas perspektīvā. Jā, bet jāsāk ar patēriņu. Jo citreiz ir tā, ja tu uzbūvē tuvu pasīvu māju, tad tur ļoti maz siltumsūknis. Mēs, piemēram, bojam šobrīd tiešām lielas mājas, ja, tikai uz ģeotermāliem, piemēram, biroja ēkas, ja, kur vispār nav nekāda centrāla apkurses elementa. Un mēs būvējam dzīvokļu mājas, kur nav vispār apkurses sistēmas. Tikai elektriskie radiatori, tad, kad konektori, kad tev vajag pieslēgt. Jo tā efektivitāte ir tāda, ka tev faktiski viņi ir ļoti maz vajadzīgi. Un tie aprēķini rāda, ka tas patēriņš tur vai nu gāze vai kaut kas, kas nozīmē visas sistēmas, visas tur aplūšanas risku un tā tālāk, ka tu iekārto, ja, uzturēšanas un tā tālāk. Tad varbūt, ka citreiz pat ir vienkāršāk, bet tas ir tāds mērķis, kas ir jāsasniedz. Bet tas pieņem arī pasūtītājiem jāizskaidro, ka jau pieņem, ka gan jau ka tāpat celtniecības sadaļa ir dārgāka nekā būvēt kaut kā pa vienkāršo, ja neņemot visu to vērā. Tas paradoks, ka tieši krietni lētāk jāuzbūvē tās sienas, protams, tas gan tā energoefektivitāte, bet sabiedrība paliek prasīgāka. Ja tev kaut vai no to īrē, piemēram, tad ir atšķirība, ja tev no tiem 100, tev paliek pāri vai no tie 40 vai tev paliek 80 pāri. Jo pasūtītājiem jau interesē, cik viņš tur mēnesī maksā par to. Un tad ir, cik daudz no tās naudas aiziet par to eksploatāciju un cik daudz aiziet pa nomu. Ja. Tā ir tāda atkal matemātika un jābūt apakšā ir jābūt tam ekonomiskam pamatojumam, bet tas komforts arī. Ka tu vari tajās stāvēt pie savā 20-22 grādus laika mājās ir un tas nemaksā dārgāk, to nav jāsāst. Protams, kad skandināvi angļi, varbūt viņi ir uzvalk to džemperīti un ir visās kustības, bet mums tomēr cilvēki tomēr pieprasa to komfortu. Viņi grib. Ja runājam par enerģijas pašapgādi, saules baterijas, tas vēl ar vienu ir labs risinājums. Jā, protams. Kur ir dienas patēriņš? Jā. Tad elektromobīls klāt nāk, kur akumulēt arī to visu. Tālāk jau nākamais solis, tiešām. Tad ar akumulātoru sistēmām. Tās arī taču attīstās. Jā, tās, protams, attīstās ļoti strauji, jo mēs redzam, kas vispār notiek ar visiem fosilajām, visi šī atkarības problēma, un atjaunojumiem galvenais, uz ko iet arī tehnoloģija inovācijas šobrīd daudz strādā uz akumulācijām, lai saprastu, kā. Jo tas iedod to neatkarības momentu, jo citādāk jau saule spīd mājās, neviena nav kāda jēga. Ja? Tukšo visu. Jā, un tāpēc ir akumulācijas ir tik daudz šobrīd to tehnoloģiju, liela izmēra, maza izmēra, visur meklē, kur runā par patēriņa nobīdi, piemēram, rūpniecībā. Mēs kaut kur skatāmies, kur to patēriņu bīdīt projām, lai tā elastība tai sistēmai būtu. Un tur tik daudz to virzienu, ko tagad pēta, kā dabūt to neatkarību pēc iespējas. Tas bingo būs, kas izdomās mazas baterijas, kas uzkrās lielu enerģiju, ko pat dienas saulīt, tur vējš vai kaut kas saražo. Un vēl arī lētas, ja viņas daudz maz būtu.
Jā, bet teiksim, mēs klīnikas projektējām, un tur ir dienas patēriņš. Tur ir ļoti labi, kad ir tās saules paneļi, tur jumts vai kas, un viņi to pilnībā nodrošina. Tur jau pašpatēriņam. Tas ir ļoti, vai arī kaut kādi sporta kompleksi vai skolas izglītības iestādes. Tur visur tas dienas patēriņš pa dienu notiek, pa dienu mēs arī, tas ir tas labākais veids. Bet katrs tas objekts un katra tā funkcija jāskatās ir tā kā kontekstā. Tā nav tāda viena kopēja visam, ir tomēr tāda individuāla pieeja. Lasīju, ka šur ārzemēs modē ir ņemt vecās, palietotas elektromobīļu baterijas, izmantot celtniecībā. Kaut kur pagrabā viņi sakrāmē, jo tur liels starpības nav, cik tas resurss ir mazinājies un krāja tarās. Tā ir? Es nezinu, visu kaut ko. Man liekas, ka ko var izdomāt. Tur, kur arī tas, ko piemēram stāsta, kur Somijā smiltis, bēro iet overos un smiltīs akumulē enerģiju lielu. Tas ir atkal tāds virziens, ūdeņradis, kā tehnoloģija. Tagad tas viss, tas lauks ir tik plašs, kur mēģina atrast kādu veidu, kurā ne jau tikai elektrība akumulē, var arī siltumu akumulēt. Ja? Un Dānijā, piemēram, centralizētā siltuma apgādes sistēmā, viņi izroga bedri futbola laukuma izmērā, tādu dziļu bedri uzliek virsū vāku un ražo ar vēju, ar siltumsūkņiem ražo siltumu. Un tad, kad ir vējš ļoti lēts vējš vai saule, viņi saražo ļoti lētu siltumu, piepilda pilna karstu ūdeni to futbola laukuma pazemes. Un pēc tam, kad viņiem vajag, viņi izmanto, un tā ir sezonāli, ja tas ir sezonas mēroga projekti, un tāda ir daudz. Un tas ir tik, cik ir fantāzija, ko var izdomāt tehnoloģijās. Un tas labā ziņa ir, ka jo vairāk viņas lieto, jo lētāks viņas paliek. Tā kā ar vēja ģeneratoru un saules paneļiem, ka tas apjoms sasniedz tādu, ka tas kļūst izdevīgi. Bet, kā es saku, mainās 2005. gads Nagoya Expo. Amerikāņi prezentēja tādus tā kā 2 metru augsts, metrs reiz kaut kāds 60, tāds skāps, tāds liels ledskaps, milzīgs. Un tur pietiek 16 līdz 20 ampērs var saražot enerģiju. Tad uz vienu dzīvokli vai pat mājasēmniecību varētu pietikt. Bet milzīgs tāds bloks, ūdeņraža tehnoloģija. Un likās, viss tev neko nevajag tādu. Jau tūlītās mēs būsim pagājuši tas laiks kaut kāds, un ir kaut kas cits, nav kaut kā attīstījies. Vai nevar saspiest, vai tā tehnoloģija ir sarežģīta. Ūdeņraža ir tā laikam tiešām visvairāk kliboja no visām. Jā, kaut kas uz kaut kādiem lielākiem apjomiem tas strādā, bet uz mazākiem tā, tie meklējumi ir, bet mēs arī nezinām visus tos virzienus, kas tur ir tie paši fosilo, kā teikt, tie lielākie ražotāji arī, kas no fosilā pārorientējās. Vai kā es varētu dzīvoju, piemēram, Pjauniekos 119. sērijas dzīvoklī. Ko man tur darīt, ja es tagad esmu izdomājis, es gribu būt vidēji draudzīgs, klimata neitrāls un tā tālāk? Kļūt par mājas vecāko. Un tad nokārtot Dibināt attiecības ar kaimiņiem. Iepazīties ar kaimiņiem, uzzināt, kas vispār man dzīvo blakus. Ja es to pats nevaru, tad es atrodu kādu, koalīciju. Kuram ir varbūt labāks sociāla darbinieka prasmes, kurš varbūt pat kādu pazīst. Un gatavot projektus mājas siltināšanu un iet pie apsaimniekotāju un prasīt palīdzību un siltināt māju. Tas ir viens pats jau. Ir dzīvokļi, kas siltinās tur no iekšpuses kaut ko. Labi, ja tev ir skaitītais dzīvoklī, tu vēl vari kaut kā to izdarīt, bet citādāk īsti, tas ir daudzdzīvokļu mājas problēma, tā, protams, ir. Un es pati dzīvoju, es nedzīvoju tādā mikrorajona daudzdzīvokļu mājā, bet es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, kur mums ir šī dilemma, un es sakoju tam visam līdzi. Tur nāk, protams, brīži, kad man gribās pārdot dzīvoklis, nevar izturēt, ka tur nevar savākties, un tad viss tā kā vienojās un atnāk un balso, un tad izrādās, ka viens tomēr pa kluso mājās nav parakstījis to protokolu, un viss izgāžās, un viss atkal iet pa apli, un ir tādi viļņi. Un tad viena daļa pārdod dzīvokļus, tad nāk vietā citi. Un tad pēkšņi uzrodās tas aktīvais cilvēks, tas ar inženieri, to ļoti konsekvento domāšanu, pragmātisko. Viņš vienkārši salauž opozīciju, viņš pierunā visus cilvēkus, kas bija pret. Kā viņš to panāk? Tā ir tā meistarība un atrast tādu. Es domāju, katrā mājā tāds ir.
Es ieteiktu sākt droši vien kaut kādu tehnisko vispār tādu apsekošanu, saprast, vai tā māja nav tā, ka vai konstrukcijas spēcīgas, vai viņi ir, pamatā jau ir, man liekas, tiem padomu mantojumam tā, ka tur ar tām konstrukcijām ir diezgan ok, viņas ir stingras, ja tās mājas, bet tad saprast, vai vispār ir jēgas tajā mājā ieguldīt, ja, vai viņi ir, ja tur ir vispārējais, ir labi un tā efektivitāte ir jāuzlabo, tad vērsties tiešām pie speciālistiem un saprast, kādas vispār tās iespējas ir. Bet ar šo, kā es arī sākumā teicu, ka vai daram kārtīgi, vai nedaram nemaz. Tur ir tā matemātika arī. Ja tu, piemēram, es uztaisīšu kaut kādu remontu mājai, tad bieži vien, lai kādi nebūtu tie, uzlabojumi, nākušas 30 gadus nav jēgas neko darīt. Tu jau esi tā iztērējies ar tām, ja? Un tad tiešām vai mēs daram kārtīgi, vai nedaram nemaz. Padomu laikos tur cilvēki paši mēģināja rast risinājumus, viestikloja loģijas, kā kurš mācēja, tapsēja durvis ar kaut kā, lai biezāk. Tā laikam darīt mūsdienās nevajadzētu. Jā, bet tas ietekmē, ja tā problēma ir, ka tas rēķins jau ir, kā viņš atnāk uz visu māju, un viņi vienkārši sadala, un kamēr nav tie skaitītāji dzīvokļos, tur ir kaut kāda piliens okeānā. Es varu tur aiz radiātoru, ja man ir vecais ribu radiators, es aizlikt folijā. Folija aizlikt vienkārši, lai nestaro uz āru. Ja? Bet tas konvektoram nestrādā, bet to es varu izdarīt. Tur arī, kad nav tas, ka pirmais stāvs salas pēdējais pārkars, ja? Tur ir, kad nesabalansēta tā sistēma, visas šīs problēmas. Bet pa lielam daudzdzīvokļu mājās, to esi daļa no ekosistēmas, kurā visi kolektīvi, tā kā skudra pūznē, tur katra skudra nevar, mazliet var, bet tas nav īsti. Mēs to saucam par aploksni. Kad ir tas envelope, tas ārējais viss, un tev jādomā par to iekšā, jo tiešām tu tur sev lokāli kaut ko uzlabos, bet tev ir tāpat tās siltuma pārējais ir caur pārsegumiem, caur sienām, un tur ļoti maz ko. Tev jādomā par visu mežu. Tu esi viens koks tajā mežā, nevis, ka tu tagad sev uztaisīsi, ja, bet, ja mežu degs arī tā. Bet tādās tiešām 70. gadu mājās tur ir jēga to vispār darīt. Jo cik vien tas resursus vienbrīd runāja 20 gadu, 30 gadu, jau runā par 50. Cik jau viņi stāv? Piemēram, tajām sistēmām visdrīzāk tur tiešām tie 20, 30, bet tā kā tām konstrukcijām, tur tie 50, 60 varētu būt. Bet tur atkal jāskatās. Ir kaut kāda laika posma. Tur es domāju, ka es nebūšu pats kompetentākais, bet ir paneļu mājas, ir Hruščovlaika mājas, ir katrai tur ir tādi savs rādītāji, kas ir diezgan jau kopēji. Ja tā izējas situācija ir laba, tad vērts vienoties visiem varbūt ar logu nomaiņu vai balkoniem. Vācijā tur ir cits vienkārši tā struktūra tiem īpašumiem. Tur nav tā, ka katram savs dzīvoklis pieder, un tas ļoti atvieglojam. Viņi ko dara? Viņi vienkārši blakus pašvaldību vai kas atrod kaut kāds pudurīts ar mājām un uzstājas vienu jaunu māju. Un tad viņi izvieto cilvēks, ierāda pagaidu dzīvokli, un tad taisa kapitālu, griež no balkons, liek klāt, jo tur ir jārada arī tas, ka cilvēkiem patīk tā izmaiņa. Tādi, ja tu vienkārši pateiksi cilvēkam, ka mēs tev tagad ar lielu naudu vienkārši uzlikšu tādu, tā māju vēl nokrāsošu kaut kādu viespieniņu un persikrāzes, ja, tad tas bieži vien tas arī nemotivē, bet ja tu uzstājies to tā skaisti, un ka tas iedvesmo un acis iemirdzēs, un tur vēl saka, mēs tur balkons uzliksim vēl pareizās vietās un tādu. Tad tur tās izmaiņas ir, tur jābūt tam, lai pārdot, ir jābūt kaut kam foršam. Principā tur gan rīz vai jauna māja tapu, jā. Jā, arī citreiz ir tas, kad saprotam, ka tā māja nav vērta šos ieguldījumus, tā māja vienkārši nenes, ka tev šis ir tas gadījums, ja, kad principā labāk kaut ko jaunu, bet tā ir viena milzīga problēma, kur mēs varbūt nesākam, jo pie mūsu īpašuma struktūras tur tas nav tik vienkārši. Ja vēl atgriežamies pie ieraduma maiņas, vai mēs par daudz nelietojam dažādu sadzīves ķīmiju? Jo tā arī tomēr no vidēji nav nekad laba padarīšana, ja lejam tur mazgāšanas līdzekli izlietnē, brauku mašīnas, veļas mašīnas un tā tālāk. Es domāju, ka jā. Man ir kolēģi, kas to pēta. Man bija viens kolēģis, kurš pētīja Kanādā pētījums, piedalījās par mikroplastmasu, man liekas, ka gārņu vispār kā viņi, un tur bija, viņi zivis ēda, un caur tam zivīm nāk tas viss iekšā, un tie rezultāti bija biedējoši, protams, un es domāju, ka jebkurā ķīmija, mēs jau neko nezinām. Mēs nezinām pirmkārt vispār, kas tas ir, kāda ir ietekme, kur tas akumulēs, bet man liekas, ka ka viena no tām lielajām problēmām, ka ir daudz produktu, kas ir tik maza izmēra, ka cilvēka ķermenis nespēja nofiltrēt, jo mūsu ķermenis uzbūvēts tā, ka
mēs ieelpojam kaut kādu netīru gaisu, tas netīrais kaut kur nofiltrējas un nenonāk līdz asinsritē, bet ja tās daļiņas ir tik maziņas, ka viņas pat taisno nonāk asinsritē, un ja es nemaldos, arī mikroplasmasē varētu būt tā problēma, ka mēs nezinām pat, kas mums asinīs riņķo, ja kāda tā ķimikāli un kas tur ir akumulējies. Un tas jau gadiem, tur jau ar to ķimikālijām ir tā, ka kamēr ir neliels daudzums, varbūt tur nekas arī bīstams nav, bet tieši tā akumulācija, tā uzkrāšanās, ka ir brīdis, kad tik daudz uzkrājies, ka tā sistēma vairs netiek galā ar to. Un, tur ir milzīgi pētījumi par to, kas tas ir, vai teflona panna ir labi, vai kāpēc šampūnā ir jābūt mikroplasmasai. Jūs paskatieties kādreiz, ko es pērku, ka tur rakstīts, ka ir mikroplasmas pievienot. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka tas šampūns ir mīkstāks. Ja bet tieši pašā šampūnā, nevis iepakojumā. Nē, pašā šampūnā. Un viņi to liek tāpēc, lai šampūns būtu mīkstāks. Un tad, tādas lietas, ko mēs pat nezinām, ir tik daudz, tas tā kā tāda neredzama pasaule, tā kā tas ir, tur, es domāju, mēs vēl daudz ko zināsim. Bet tas vārds bio vai eko, tas uzreiz izslēdz to, ka tur? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tas ir saucās greenwashing, jeb zaļmaldināšana. Es domāju, ka ļoti, ļoti daudz, jo kurš tad var to pārbaudīt, jā? Kaut vai arī, kad kādreiz skatos šampūnu rakstīts, ka ir šampūns un nav mikroplasmas pievienota. Man liekas, kāpēc vispār? Izrādās tā tad kaut kur ir. Jā, tad ir kaut kur tas nav rakstīts, tad viņi tur ir iekšā. Un, tāpēc, un arī tā zaļmaldināšana, tā, protams, arī ir milzīga problēma. Kā to var cilvēks parastais? Ir Rietuma Eiropā ir tādas, agrāk bija grāmatas, tādas rokas grāmatas, tagad ir aplikācijas, kur es varu iet un to parasti veido kaut kāda NVO neatkarīgi, kur es paskatīties produktus, pērku veļas pulveri, un es varu paskatīties, kāda ir ietekme uz vidi katram no tiem veļas pulveriem, kas ir plauktā, un es varu redzēt, ko man pastāst neatkarīgi par to visu, un tad es varu izvēlēties kaut ko drošāku, bet banāni, kuri ir apūsti ar ķīmiju, lai viņi nenogatavojas vedot, labību lauka, aizbraucat kādreiz, kad nopļaut labību, paskatieties, kāds ir labības lauks, kur ir tikai labības stiebra, nav nekā cita, tur nav vispār bioloģiskās daudzveidības, tad kāda ir ķīmijas apjoms, kas ir iznīdējis vispār, kas ir dzīvs, un tas viss jau nav, to visu jau mēs patērējam. Jā, par to bio arī taisnība, jo, par to, ka īsti jau nevar zināt, vai viņš ir bio, jo es pat runāju savulaik ar vienu vistaudzētāju, arī par bio-olām, cik skaisti tas ir. Liecieties mierā. To jau neviens nevar izkontrolēt, jo tā visa barībai ir tik daudz sastāvdaļu. Vai tur viss ir bio, vai tur viss nav bio, to neviens nevar atbildēt. Tā kā atliek tikai klusi cerēt, ka mūsu organisms varbūt kaut kā ar to visu tiek galā un pielāgojas. Spēj adaptēties, jā. Tagad jau arī skatās, ir milzīga vēža saslimšanas, tagad jauniem cilvēkiem parādās ar vien vairāk dati, kāpēc jauniem cilvēkiem tā būtu, un tad mēģina ieraudzīt tās sakarības, meklē, vai tas kaut kā ar to ir saistīts. Te ir tikai minējumi, no kurienes tas nāk, bet tas, ka tas piesārņojums ir milzīgs, viņš ir akumulējies visur, un lielākā daļa nav redzama. Piemēram, mēs uzbūvējam arī jaunu māju, mēs aprīkojam visu, bet tur taču viss ir gaistoši organiskie savienojumi, kas nāk no tiem materiāliem ārā gadiem. Mēs dzīvojam tajā vidē, kamēr mēs to visu ieelpojam. Ko ķermenis to dara? Adaptējās, kaut ko jau adaptējās, bet kurš to var vispār pateikt, kur tas ved? Kā tad ir īstenībā tie būvmateriāli mūsdienās? Ir vairāk tādu kolēģi, kas tiešām nodarbojas ar tādu bioarhitektūru vai ekoarhitektūru, kas ļoti domā par sastāviem. Pat nesen arhitektūras gada balvu mums saņēma Madas arhitekta projektētājs Salaspils Bērndārs, kur ļoti par šo tika domāts, par visiem materiāliem pilnīgi, lai nebūtu šīs ķīmijas pēc iespējas. Tad arī varbūt tām veidināšanas sistēmām jābūt tik niknām un tā tālāk. Tas ir tā vesela tēma, tā ir dziļa tēma, bet tur tiešām tā ir pārāks sarunu vērta tēma. Starp citu, tie arī tieši būs mūsu nākamās sarunas tēma par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē veselību. Visas mūsu. Tā kā paldies jums, ka atnācāt. Tiksimies nākamajā redzījumā. Vislabāk!